Studijā Tālvalds Stābergs un raidījums Aktuāla diskusija. Jā, esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un arī skatītāji. Šovakar un arī rīt 11. atkārtojumā jūs varēsiet dzirdēt ļoti interesantu tēmu, par kuru mēs runāsim. Un tēma ir, kas patiesībā var notikt dienā, kad Kārlis kļūs par Karlīnu un Rūta par Rihardu. Studijā esam aicinājuši Latvijas Republikas Labklājības ministrijas sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta vecāko eksperti Agnesi Gailskundzi, asociācijas ģimene pārstāvi, kā arī krīzes grūtniecības centra vadītāju Judīti Briedi Jurēviču, psiholoģi Dainu Žurilo un Latvijas Eņģeļu Luteriskās baznīcas Pēterupes un Skultes draugu mācītāju Ivo Pavloviču. Labvakar. Protams, kā jau jūs noprotat, cienījamie klausītāji un skatītāji, mēs šajā vakarā runāsim par šo grāmatiņu, kas ir tāda appusēja, gan no vienas puses, gan no otras puses. Var skatīties katrs kā vēlās. Bet pirms mēs runājam par to, kas tur ir rakstīts, kādēļ tāda grāmata ir. Vispirms, Agnes kundze, es vēlos jums jautāt, tāds interesants departaments - sociālās politikas plānošanas un attīstības departaments. Pie tam tas ir pie Labklājības ministrijas. Kas tur notiek? Jā, šāds departaments ir izveidots nesen. Mums ir bijušas iekšējās pārmaiņas, tādas pārbīdes, ja varētu teikt. Un šobrīd šis departaments, arī kādreiz šāds departaments ir bijis, bet dažādu iemeslu, dažādu, teiksim, vadītāju, mums ir dažādi vadītāji bijuši un mainījušies, un līdz ar to ir katram bijis kaut kāds uzstādījums vai redzējums, kā ministrijā ir jābūt sadalītiem jautājumiem un kompetencēm, un līdz ar to arī struktūra vienībām. Līdz ar to šis ir tāds strateģiskā redzējuma departaments, teiksim, viņš strādās un strādā jau ar Nacionālo attīstības plānu, tik cik tālu tas skar Labklājības ministriju. Tāpat arī ar programmēšanas dokumentiem, kas ir Eiropas struktūra fondu periodam nākamajam 14. 20. gadam. Tāpat ar dažādām datubāzēm, ar sociālās drošības tīkla stratēģiju, kas ir ar Pasaules bankas jautājumiem, ar daudziem ļoti dažādiem, diezgan dažādiem jautājumiem, un tā skaitā arī dzimuma līdztiesība. Bet, ziniet, tiešām tik ļoti plašs loks, kas jūsu departamentam, tikai vienam departamentam ir jāapgūst, kur jūs darīsiet un domāsiet, tas nav bišķi plašu, tur nesāk dublēties atkal? Jautājumi ir plaši. To droši vien, kad kāds ir tas... varbūt kāds būs tas iegūms, to mēs redzēsim, un kā mēs strādāsim, un varbūt būs nepieciešams kaut ko pamainīt, bet šobrīd mēs tādu esam izveidot, un es domāju, ka cilvēki arī ir zinoši, profesionāļi savos jautājumos, tā kā pašlaik viss notiek. Jau pieminētā grāmata ir arī jūsu departamentā nākus klājā, Iepriekšējā nodaļā, kas saucās vienlīdzīgi iespēju politikas nodaļa, kur nodarbojās arī ar personu ar invaliditāti jautājumiem un sociālās iekļaušanas jautājumiem. Un šajā ministrija vispār jau ar dzimumu līdztiesību, par dzimumu līdztiesību ir atbildīga kopš 99. gada. Tā kā šis nav nekāds pirmais pēkšņais mūsu materiāls vai aktivitāte, ko mēs šajā jomā esam darījuši. Atklājiet, lūdzu, kādu problēmu sabiedrībā jūs vēlaties ar šo grāmatu atrisināt? Kas ir tik ļoti samilzusi problēma? Nosauciet, ka
ir jāsāk ķerties klāt pie pamatiem, pie bērnu audzināšana, bērnu dārzā, ko nav iespējams, un tad es saprotu, līdz šim tas vispār netika audzināts, tad ir kāda neatgriezeniska problēma. Kas tā ir? Nav nekas tā pēkšņi pie šīs grāmatas sācies. Šis ir viens no materiāliem. Jāsaka, šis ir pirmais uz pirmskolas izglītības iestādēm vai speciālistiem vērsts. Tas gan, bet kā materiālu un aktivitātes vispār šajā jomā uz dažādiem izglītības līmeņiem, teiksim, gan sākumskolu, gan pamatskolu, gan vidusskolu, mēs esam jau veikuši vairākus gadus atpakaļ. Jautājums par to, kāpēc būtu jārunā gan skolās, gan arī jau bērndārzos par šiem jautājumiem, tāpēc, kad virkni dažādu pētījumu par dažādām jomām, visdažādākajām. Šeit es negribu uzskaitīt nevienu atsevišķu, bet kā viens no tādiem secinājumiem, kas pārsvarā visur pētījums vai, teiksim, tādas secinājums caurvīja, ir tas, kad ir dzīvi stereotipi par noteiktām dzimuma lomām sabiedrībā, par to, kas ir sievišķīgs, vīrišķīgs, kas ir jādara sievietē, kas ir jādara vīrietim un tam līdzīgi. Un tāpat, ja mēs skatāmies uz dažādu statistisko informāciju par visdažādākajām jomām, sākot ar nodarbinātību, izglītību, veselību, atalgojumu, sociālo aizsardzību, tur šīs atšķirības parādās. Un līdz ar to tad jāanalizē, kāpēc viņas tādas ir, kāpēc mums ir atšķirīgs mūža ilgums sievietēm un vīriešiem, kāpēc vīrieši biežāk nekā sievietes izvēlās savu dzīvi beigt ar pašnāvību, tie, kas beidz šādā veidā cilvēki. Protams, šis skaits jau ir krietni samazinājies nekā viņš bija 95. gadā, kad bija šīs pārēja no padomju sistēmas un uz citu valsts sistēmu, bet tad, teiksim, no šos te visus skatoties un arī paskatoties, kādā telpā, mēdīju telpā mēs dzīvojam un kāda ir apkārtējā vide mums, mēdīji, reklāmas, tas viss vedina uz to, ka tomēr šeit ir nepieciešams kaut ko darīt, lai šo te situāciju kaut kā mainītu. Jūs domājat, ka tas ir viens no variantiem. Jā, tā kā jūs jau sacījāt, šī ir pirmā grāmata, ir pirmais materiāls. Tieši uz pirmskolas izglītības speciālistiem. Jā. Pirmskolas līdz šim vēl nebija. Nē, līdz šim mēs esam strādājuši ar vispārējos izglītības speciālistiem, ar grāmatu autoriem. Vai jūs cerat, ka mācot un pielietojot šo materiālu samazināsies nelabvēlīgo ģimeņu skaits? Kāpēc jūs sasaistat šo ar nelabvēlīgo ģimeņu? Nē, nelabvēlīgās ģimenes, no nelabvēlīgām ģimenēm arī nāk potenciāli vīrieši, jeb arī sievietes, kurš iztaisa pašnāvību. Jūs minējāt kā faktoru, ka pašnāvības skaits, tātad arī dzīves ilgums, sievietēm tur ir īsāks, ja vīriešiem ir īsāks. Tātad ar šo materiālu jūs tomēr plānojat, kad to varētu uzlabot? Katrs šādu veidu materiāls, jebkurā vecumā, es domāju, un vispār diskusijas un sarunas par šo jautājumu, kaut kāda analīze, mēģinājumi domāt, kādā veidā to mainīt, tas jebkurā veidā, es domāju, tikai iet uz kaut kādu pozitīvu rezultātu. Protams, kad izlasot šo grāmatu ar vienā dienā nekas nemainīsies. Sabiedrības attieksme, uzskati un pēc tam uzvedība un darbība mainās ļoti lēni. Teiksim, ja mēs skatāmies uz Ziemeļvalstīm, kas vienmēr tiek minēts kā piemērs runāja par dzimumu līdztiesības jautājumiem vai sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju un tiesību jautājumiem, tad, protams, viņi jau ir gājuši krietni ilgāk šo ceļu. Jau 40 gadus mēs to esam darījuši tikai vairāk kā tā apzināti 10 vairāk. Jūs noteikti nākat no ģimenes.
Jā. Jums pašai ir ģimene. Jā. Kāds tas stereotips, ko jūs ļoti, ļoti gribat laust? Kas ir tas galvenais, ko jūs nevarat saprast, kāpēc jūs tā audzināja? Es skatos, jūs esat atnākusi ar brīnišķīgu, skaistu sarkanu jaciņu, ļoti sievišķīgu, skaistu. Un tā tad ir kaut kas, ko jūs arī pat piekrītat, jūs gribētu laust, kas ir vajadzīgs laust, ko jūs nesaprotat, kāpēc vecāki tik muļķīgi jūs ir audzinājuši, un ko jūs tagad negribat audzināt no saviem bērniem? Kas ir tas? Tas nenozīmē, ka es ar šiem jautājumiem strādāju, ka man ir kaut kādas problēmas ar šo jautājumu. Nē, es mēģinu saprast, tas nav personīgi jums. Nē, to es tā varētu uztvert, jo kā parasti saka, pa psihologiem iet mācīties tiem, kuriem pašiem ir problēmas ar šo jautājumu. Bet jūs noteikti arī zinat tos cilvēkus, kas tur atbalsta, un jūs pat esat lasījusi un iepazinusies ar to grāmatu. Bet, protams. Protams. Kāds ir tas stereotips, kas būtu steidzīgi jālauž, lai mūsu Latvija atjaunotos, lai mūsu Latvija kļūtu labāka, lai atgrieztos no trimdas, kas ir izbraukuši, lai pensionāriem būtu labāk? Jo te mēs liekam pamatus, un tas man ļoti interesē. Kas ir tas, ko jūs gribat mainīt un ar šo grāmatu gribat izveidot pilnīgi jaunu? Jūs, man liekas, sapināt, salikāt kopā ļoti daudz un dažādas lietas. Emigrējušos latviešus, pensionāru situāciju šobrīd. Bet labklājības ministrija ir tik ļoti plaša ministrija, ar visu to darbojās. Jā, bet es par visu šo nevarēšu jums atbildēt. Tad jums bija jāiecīt vismaz... Labi, bet centrālais, kas? Vismaz... rosināt jautājumu par to, vai kas ir tās lietas, kāpēc mēs gribam bērnus jau no mazām dienām ieģērbt rozā un zilās čībiņās, teiksim tā. Bet kāpēc jūs ģērbjat sarkanu? Man patīk šī krāsa. Bet vīriešiem tas arī nav aizliegts. Es esmu redzējis. Un kur vēlās? Vīriešus arī, kas saka. Ziniet, es atceros savu jaunības laiku. Tas bija padomu laikos. Tad neko tam līdzīgi tādu ekstrā neko nevarēja dabūt. Un mana mamma bija mākslas audēja, un es piedalījos pie procesa, kad krāsoja dzijas, un te man vienā reizē ienāca prātā ekscelenta ideja. Un bija balti neilona krekli. Un visu laiku ar neilona krekliem staigāja. Un balts ātri mazgājām. Man apnika tie neilona krekli. Un ko es izdarīju? Es paņēmu vienā reizē kopā, kad mamma tur dzīs krāsoja. Es to krekli paņēmu mugurpusē pa centru, savalku, nosienu, es nezinu, kaut kādu šņorīt, atkal pēc kādu gabalu ar šņorīt, atkal pēc kādu... Jā, paldies, batikoju. Un man tagad iznāca, un mamma krāsoja tur rozā, kaut kāds tāds tumšs bija, un, protams, es biju priecīgs, un man bija ekscelents, ekstra tāds kreklis kā nevienam, jā, rozā krāsā. Bet, un tālāk, tas, ja kāds vēlās, viņš jau to var darīt. Jā, tieši tā. Kāpēc sākt mācīt un kāpēc izdot grāmatu, kāpēc es mēģinu to saprast, kāpēc tas ir vajadzīgs kā pilotu programma bērnu dārzos, jo jūs saprotat, šobrīd ir šīs ļoti karstās diskusijas, ne tikai starp labklājības ministriju un kādām reliģiskām organizācijām, jeb ar reliģisku ievirzi, ne tikai tur vien. Cilvēki vienkārši, tā kā Viņķels kundze sacīja, iesīkstējuši domāšanu no viduslaikiem, kaut kur aizkavējusies. Labi, tad sabiedrības lielākā daļa ir no viduslaikiem, tā to saprast. Te ir tas jocīgais jautājums, jo patiesībā es neredzu to iemeslu, kāpēc vajadzētu, lai diskutētu tā, kā jūs sakat. Faktiski tā diskusija tad ir jāsāk
pieaugušo starpā, vecāku starpā. Protams, tas ir neatraujami. Bet kāpēc šāds materiāls ir priekš bērndārs, kur vecāki nav klāt? Un mans nākošais jautājums. Vai Bitītē bērndārzā visi vecāki tika informēti par to, ka šāda pilotu programma Bitītē notiks? Mēs aicinājām Bitītes pārstāvis, un viņi atsacījās nākt. Tātad kaut kas nav, es nebaidos teikt, tīrs. Jūs to tā varat interpretēt, protams. Jā, protams. Jā. Ir tā, ka tad, kad mēs šo projektu gatavojām, šajā projektā tika piesaistīta arī dažādi speciālisti darba grupa, ar šo materiālu strādāja. Viņu, kad bija iztulkots, viņu skatīja gan psihologi, gan metodiķi no bērnu dārza, 2 bērnu dārziem, gan izglītības valsts satura centra. Šeit nestrādājam tikai mēs kā ministrija. Un šis te arī no Ķekavas bērnu dārza, šīs te bitīs, tāpēc, ka viņi ir atvērti jaunām un, teiksim, dažādām lietām, nevis, teiksim, tādā varbūt tradicionālā skatījumā uz bērnu dārzu, kur ir, teiksim, tikai tāds ierobežots varbūt kaut kādas aktivitātes, vai es nezinu, nevēlas neko savādāku varbūt darīt vai savādāk skatīties uz lietām. Līdz ar to viņi bija atvērti. Mēs bijām, kā teikt, līdz ar to arī... Priecīgi, ka viņi ir atvērti. Nē, bet... Protams. Kāpēc, lai mēs tādi arī nebūtu? Tāpēc, kad mēs zinām, šis nav pirmais un vienīgais bērndārs, kurš, teiksim, atsaucās. Ir jau vairākus gadus jau Limbažos bērndārs viens arī ar atbalstītu, ar nevalstiskās organizācijas vienas aktivitātēm darbojās arī šajā virzienā, teiksim, ir pedagogi, ir bijuši arī dažādos semināros, ir paši, kā teikt, ieinteresēti, ir vecāki izglītoti vai, teiksim, informēti, un nevienā līdz šim nav radījis kaut kādu baili vai, es nezinu, kaut kādus iemeslus vai bažu, kāpēc šie jautājumi būtu, par kuriem nebūtu jārunā, vai tie būtu kaut kas bīstams. Un mēs nevienam šos te materiālu, protams, neuzbāzīsim. Šis nav ne izglītības ministrijas apstiprināts mācību līdzeklis, protams, tas ir pēc brīvas izvēles. Un ja pirmskolas izglītības speciālisti vēlēsies un viņi uzskatīs, ka tas ir par šiem jautājumiem ir svarīgi runāt. Bet redziet, te ir kāds aspekts. Ja šī grāmata iznāk kā pasaku grāmata, jeb kā stāstiņš tāpat, es domāju, daudz pat nepievērst uzmanību, citi paskatītos, es savam bērnam tādu nepirkšu, kāds grib savam bērnam pirkt, labi, pērk savam bērnam. Šeit ir cita nozīme, tāpēc, ka faktiski tas nāk likuma spēkā. Kāpēc likuma spēkā? Tāpēc, ka to izdod valsts ministrija. Jā, un tas ir jau redz, tiek piedāvāts, jeb šobrīd tas ir pilotu programma. Nezinu, kas tur ir pilots. Būtu interesanti uzzināt, kas ir pilots un stjuardes. Bet kā pilotu programma tiek piedāvāta, kurā brīdī tas kļūs kā obligātais, pagaidām jau viss ir tādā it kā nevainības plīvurī. Bet, kad tas tiks jau pateikts obligātais, tad tie vairs nebūs tādi mazi nevainīgi jociņi. Ziniet, nekas šajā valstī nav obligāts. Arī tais pašos mācību standartos, kas mums ir noteikti par mācību procesā. Mācību procesā mums ir ierakstīts standartā, piemēram, par mājturību. Ir iespēja izvēlēties skolēnam tehnoloģiju numur 1, kas ir dažādi, teiksim,
tekstilu materiāli, darbs ar tekstilu materiāliem, tur adīšana un tam līdzīgas lietas, un pārtiks dažādu produktu gatavošana, un ir tehnoloģija 2. Koks, metāls un citādi visādas materiāli. Nav pateikts, ka tas nozīmē to, ka, teiksim, tehnoloģija 1 ir svītriņa meiteņu darbmācība un tehnoloģija 2 ir svītriņa zēnu darbmācība. Ir iespēja izvēlēties, bet kā notiek dzīvē? Kā katrs izvēlās, tā arī viņš kā jums šķiet, kā izvēlās? Es saprotu, kā izvēlās tradicionāli. No skolas. Ļoti labi, kad arī ir iestādes, kurās izglītības iestādes, kurās tas ir iespējams, bet es zinu arī izglītības iestādes, kurās pat netiek piedāvāts kaut kādas dažādākas iespējas. Nevajag arī. Mēs esam šo tur arī paskatījušies, kā notiek skolās. Es varu arī, piemēram, man dēls iet 6. klasē un viņš man atnesot stundu, bet nākamā gada materiālu sarakstu vai mācību grāmatu sarakstu, tur ir skaidriem burtiem lasu darbmācību meitenēm, darbmācību zēniem. Man arī bija darbmācību zēniem. Man bija ļoti labs skolotājs, muskuļots, kurš paņēma riktīgi stienu un uz bicepsus tā uzlika, un tas stiens pārlocījās, tas riktīgs stiens. Un mēs puikas, wow! Es tā iedomājos šajā kontekstā tagad. Meitenītes arī nākams šurp. Ziniet, laiks iet uz priekšu un ir dažādas tehnoloģijas, kad ar malku vairs var neskaldīt ar cirvi, un metināt arī vairs nemetinot ar nezinu kādām plēšām un vēl nezinu ko. Mūsdienu tehnoloģiju laikmetā, man liekas, kad ir iespējams apgūt visiem visdažādākās prasmes. Dosim vārdu arī pārējiem raidījumu dalībniekiem. Vēl pēdējais jautājums. Jūs noteikti esat skatījusies filmas, kuras ir tulkotas no angļu valodas, pārsvarā oriģināla valodas. Un vienmēr tiek tomēr ņemts vērā kultūra vēsturiskais un esošā situācija. Un filmas nosaukums pat tiek mainīts. Mans jautājums, kāpēc šāds nosaukums? Diena, kad Rūta bija Rihards. Tas ir oriģināla nosaukums, un tās ir autora tiesības, kas mums liedz mainīt kaut ko. Un tāpēc ir šī grāmata iet kopā ciešā saistītē ar metodoloģisko materiālu, kas ir izmantojams un kādā veidā šo grāmatu strādā. Labi. Daudz jautājumu noteikti ir jums. Lūdzu, došu vispirms dāmām vārdu un tad arī mācītājiem Ivo Pavlovičam. Jā, man arī kā psihologam, lasot šo literatūru, uzreiz radās daudz jautājumu. Un pirmais bija tas, ko jūs jau uzdevāt par motivāciju, kāpēc šādu grāmatu ir jāizdod, kur ir problēma Latvijai, un Latvijā mums problēmas pietiek. Un kāpēc ir tieši šāda problēma? Un es papētīju 2012. gada pētījumā Starptautiskā sociālā pētījuma institūtā, kurā pēta sieviešu un vīriešu dzimumu līdztiesību, un kas arī kopā tika pētīts 154 pasaules valstis. Šo dzimumu līdztiesības ziņā ir problēmas vai nav, un Latvija tika ierindot 18. vietā. Un tas norāda to, ka mēs viena neliela valsts ar tomēr ļoti grūti arī ekonomisko situāciju spējam būt ļoti toleranti šajā ziņā. Un tad vienalga šis... Jūs nesaskatāt vajadzību? Jā, īstenībā es nesaskatu vajadzību, jo arī es runājot ar ģimenēm un runājot arī ar kolēģiem, bija jautājums, kāpēc? Kāpēc tas rodās? Jo es strādāju izglītības iestrādē arī jau 11 gadus, neesmu saskārusies šādu problēmu. Man personīgi arī ir bērni, man dēli. Un man jaunākam dēlam ļoti patīk filcēt kopā ar mani. Un viņš ir ļoti daudz filcēt. Tā ir tāda ļoti sievišķīga nodarbošanās. Un viņš to dara, un viņš nes uz skolu un dāvina meitenēm arī tos savus sapilcētos. Un meitenes viņu ļoti apskauž. Viņas saka, ak, tu esi tik laimīgs, ka tev mamma to ir iemācījis. Un ziniet, man nav ļoti vīrišķīgs dēls, kuram ļoti patīk tehniskas lietas.
Bet es nekad viņu neesmu atļausies nosaukt viņu meitiņu vārdā. Nekad es viņu neesmu atļausies nosaukt viņu meitiņu vārdā, un man tas ir ļoti liels jautājums. Ja man vīrs vāra zupu, un ja es iesitu nagli sienā, tāpēc es no Dainas tiek nosaukt par Daini? Šeit nav nekāda sakara ar vārdu maiņu. Tas ir virsrakstā, ja jūs lasat. Diena, kad Kārlis bija Karlīna, un otrādi, teiksim, bija. Tas bija iedoma, tā bija iztēle, tas bija viena diena, kad Kārlis iekāpa Karlīnas kurpēs un otrādi. Pamēģināja, kā ir, kad tu dari to, ko tu nedari ikdienā, vai, teiksim, ko tev varbūt apkārtējie. Nevienmēr, protams, kad viss jau nenotiek, nav tā, kad mēs dzīvojam kaut kādā mucā un ļoti forši, kad jūsu dēls arī jums iemācījies, ir tādas jaukas lietas, protams, bet tomēr es, piemēram, arī aizējot uz savu bērndārs, tomēr vēl joprojām ir, teiksim, tās audzinātāju, tas, ka mēs tur pārsvarā redzam tikai sievietes arī, ka tādas, attieksmes. Mazliet vēlos, ka mēs nopietnāk runātu. Šī visa lieta nav tik nevainīga. Un, protams, jūs nenosauksiet šīs pilotu programmas pilotu vārdā, ne uzvārdā. Arī to Labklājības ministrija. Arī Labklājības ministrija to nepateiks, kurš ir īstais pilots. Bet šī visa lieta nav tik nevainīga. Jo ne visiem, protams, bērni varbūt saņems šīs grāmatiņas un vecāki izlasīs un teiks, brīnišķi, nekā nav sevišķi. Lasīšu no šī metodoloģiskā materiāla. Bērni ģērbjas Lūcijas dienas gājienam. Leonorai un Emmai mugurā ir pašām savas īpašas Lūcijas dienas gājiena kleitas ar mežģīniem un zelta lentēm. Viņas abrīno tās spogulī. Toties Janus nostājās viņam blakus bērnu dārzam piederošā Lūcijas dienas kleitā. Kas tas ir? Tad jums ir jāpaskatās, ko nozīmē Lūcijas diena. Kā svin šo dienu? Latvijā, manuprāt, arī Lūcijas diena tiek. Es jums paskaidrošu, kādu ir Lūcijas diena. Man liekas, mums zināms ir vērts piezīmēt, ka Lūcija kļuvuši. Ir vērts piezīmēt, ka Lūcija ir zaudējusi daļu sava tradicionālā dzimumam piesaistītā satura, kad gaismu nes sevišķā nevainība. Tātad jau ir zaudējusi. Protams, ar šādām programmām mēs vēl pastiprināsim. Jo es atvainojos, ja nemaldos, Luteriskajā baznīcā tiek katru gadu jauna Lūcija ordinēta, jeb kā viņi tur sauc. Es par to neatbildu. Nē, es zinu, jā. Es tev to nesaku. Un, tad ko? Tad tur puikas tagad iet arī Lucīši? Nē. Ja drīkst. Ir tādas ziltiņas Lucīši. Ja drīkst. Miers ar tām kleitām. Es nocitēšu vienkārši fragmentu no grāmatas, kas pozicionē šīs grāmatas uzstādījumu. Citādi mēs te runājam par kaut kādām pilnīgi nereālām lietām. Citāts. Grāmatā ir parādīti vienas meitenes un viena zēna personiska saskaršanās ar pretējā dzimuma pasauli. Grāmatas gaitā bērni piedzīvo apmulsumu un satraukumu, taču reizē viņi atklāja, ka ir iespējams likt lietā agrāk neizmantotas spējas, un viņiem tas iepatīks. Grāmatas nolūks ir ilustrēt, ka gan zēniem, gan meitenēm pasaules sadalījums zilā un rozā nav pareizs, taču nav arī negrozāms, un šīs pasaules iespējams sapludināt. Tieši to arī dara abi galvenie varoņi, kad ir satikušies kopīgā alā grāmatas viducī. Lasot grāmatu, pieaugušais kopā ar bērniem var apšaubīt pastāvošo lietu kārtību. Par kādu iecietību un dzimumu līdztiesību mēs runājam? Šī ir ļoti konkrēta vēlme
īstenot, es tagad mēģināšu pārtulkot latviski, genderisma idejas, kuras ir dzimumu, robežu nopludināšana un galēji iznīcināšana. Jo šīs genderisma ideoloģijas pamatā ir priekšstats par to, kas un kāds ir cilvēks. Man kā mācītājiem, mazliet, lai mēs tiktu skaidrībā ar to grāmatu, atkāpsimies kādus gadus atpakaļ. Laik pa laikam pār pasauli nāk dažādas ideoloģijas. Pēdējā bija komunisma ideoloģija, kurā runāja par šķiru cīņu. Šķiru cīņu starp bagātiem un nabagajiem, starp kapitālistiem un tiem, kuri ir vergi jeb strādnieki. Vēl nedaudz pirms tam un paralēli tam un ļoti līdzīgi ir nacisma ideja, kur runā par pilnīgākām, nepilnīgākām nācijām un rasēm. Visas šīs ideoloģijas savas saknes rod priekšstatā par cilvēku, kas ir cilvēks. Un te mēs ejam tālāk līdz tam, ko saka par cilvēku dažādas pašu cilvēku grupas. Jebkura reliģija, vai tā būtu kristietība, vai tas būtu jūdaisms, vai tas būtu islāms, runā par cilvēku kā dievu radību. Turklāt, runājot par cilvēka dzimumu, visas lielās pasaules reliģijas runā par dzimumu nevis kā par tādu, kuru iegūst laika gaitā, bet dzimumu, ar kuru Dievs jau sākotnēji radījis cilvēku. Savukārt šīs manis minētās ideoloģijas, un arī tā skaitā šī genderiskā ideoloģija, iziet no Darvina pieņēmumu, jeb Darvina evolūcijas teorijas, proti runa ir par to, ka cilvēks ir viena no zemi apdzīvojušām sugām, kura zināmā laikā attīstās. Un tāpat kā sugām ir sava cīņa par izdzīvošanu, tur ir viena suga, kura nomāca otru, gan padomju ideoloģija, gan nacistu ideoloģija, ņemot par pamatu to, ka cilvēks ir tāds pats dzīvnieks kā visi dzīvnieki, ir izstrādājis zināmu ideoloģiju un zināmu mašinēriju, kā cilvēku parasto pārtaisīt par cilvēku ideoloģijai nepieciešamo, jo nevienai ideoloģijai neder cilvēks parastais. Jebkura ideoloģija mēģina cilvēku pārtaisīt, un vienmēr ir jautājums, kāds ir konkrētās ideoloģijas virsuzdevums. Un te mēs redzam šajā grāmatā. Pasaka, tavuprāt, kurš ir šīs pilotprogrammas pilots? Kurš ir šīs pilotprogrammas pilots? Es jau to esmu teicis arī tad, kad es biju klāt šajā grāmatas prezentācijā. Tās ir kādas marginālas, otršķirīgas, treššķirīgas sabiedriskas organizācijas, kuras pa lielam pulcina cilvēkus ar netradicionālu seksuālo orientāciju. Un faktiski, redziet, te ir viena ļoti interesanta lieta. Es teikšu tā, šis genderisma ideoloģija ir mūsdienu ideoloģija, kura turklāt izplatās tā saucamajā demokrātijas aizsegā. Jo jautājums ir, kā mēs saprotam demokrātiju. Demokrātija ir neuzbāzīga iespēja katram realizēt savas intereses, savas vēlmes un tā tālāk. Savukārt, ja ar valsts atbalstu tiek nepārprotam realizētas genderisma ideoloģijas principi, un tie jums ir pilnīgi taisnība. Sākumā tas attiecas uz pieaugušiem, pēc tam tas tiek īstenots vecākajās klasēs, tad jaunākajās un pēdējais tagad, ko ļoti klusi, ļoti nemanām mēģināja panākt, lai šī grāmata klusi nonāktu bērndārzos, jo redziet, kas par lietu. Psihologi par to varēs runāt vairāk. Bet bērnu visvieglāk ir samaitāt un dezorientēt un indoktrinēt bērndārza vecumā. Jo, ziniet, visi pieaugušie homoseksuāļi un citādas orientācijas cilvēki lielākoties tādi kļūst tad, kad pār viņiem ir notikusi seksuāla vai emocionāla vardarbība tieši šajā laika posmā. Un faktiski, ja mēs iepazīstamies ar šo grāmatu, te ir ļoti interesanta lieta. Te parādās mulsums tai brīdī, kad bērns tiek uzrunāts pretējā dzimuma vārdā un pret viņu izturās kā pret pretējo dzimumu. Te nav runa ne par kādu līdztiesību. Ja mācītu, kā Pēterītim izturēties pret Anniņu, un ja Anniņa grib uzspēlēt ar viņu bumbu, tad viņam nevajag viņai sist, tad būtu labi.
Bet kāpēc ir vajadzīga manipulācija ar dzimumiem? Es šo grāmatu esmu izlasījis 3 reizes. Bet kas ir pats interesantākais? Vakarā lasot, rūpīgi pasvītrojot visus man svarīgos vārdus, es konstatēju vienu lietu. Šī grāmata ir konstruēta tādā veidā, ka viņi lasot no abiem galiem, tur nonāc alā. Tu nonāc alā, un kur ir tāds interesants kalamburs. Fiziski arī tas tā ir. Jā, fiziski tur ļoti interesanti varētu psihologi runāt par bildēm, par tumšo krāsu, par monstriem, kuri kabatā ir, par alu, kuru pieaugušie neredz un tam līdzīgas lietas. Bet tur ir ļoti interesanta detaļa, ja drīkst, ja var te padalīties. Piemēram, satiekās 2 bērni, no viena un otra bērnu dārza, abi alā. Un ar abiem bērniem ir noticis viens un tas pats. Viņus neskapēc sāk saukt vienu meiteni par puisi un otru puisi par meiteni. Tad viņi satiekās šajā alā, un viņi mulst iepazīstoties, kā nu viņiem tagad priekšā stādīties, un parādās šis mulsums, ka viņi ir zaudējuši savu identitāti vienas dienas laikā, kur viņi, kas es tur, kā. Un tad ir interesanti šis, kas ar viņiem notiek. Viņi saka, tad sauksim vienu par uno un otru par do. Respektīvi, neapstājas pie tā, kad apmaina dzimumu lomas, kā viņi saka. Bet nav svarīgi dzimums vispār. Es esmu uno un do. Un es 3 reizes lasīju to grāmatu, lai saprastu, kurš ir uno un kurš ir do. Es to nesapratu. Grāmata ir paredzēta bērniem lasīšanai. Tātad bērndārzā bērni iet līdz 6 gadu vecumam, no cik liela vecuma, no kaut kāda 1,5–2 gadi. Tad padomājiet, kādu kalamburu bērnu galvā, kādu haosu veid šī grāmata. Un lai neviens nestāsta. Jā, dosim vārdu Juditei, ko jūs sakat? Es tam visam piekrītu arī, un, teiksim, paturpinot par genderu, par šo genderu filozofiju, tad, ja mēs, tad tiešām genderu nerunā par bioloģisko dzimumu, bet par sociālo dzimumu. Un ko nozīmē šis sociālais dzimums? Tas, kas parādās arī šajā grāmatiņā, tas, kas tev ir uzspiests. Un ja tev ir bērnībā kādi ievainojumi, tas arī uz pieaugušiem tālāk attiecās, tad nevis tiek meklēti šie ievainojumi cēloņi, kas nāk varbūt no bērnības, kas pamatā nāk no bērnības, ja šīs salauztās raudošās sirdis, kas ir, tad tev tiek iestāstīts, ka tu jūties slikti tamdēļ, ka tu esi vīrietis vai tamdēļ, ka tu esi sieviete. Tāda ir šī pretējais. Jā, un ja tu, varbūt, ka tu jutīsies labi pretējā dzimumā, un uz to ved arī šī grāmata. Nav nekas slikts, kad mums ir jāiestājas par dzimumu līdztiesību. Ja? Ir skumji šodien lasīt, protams, interneta pirmajās slejās to, kad kristiešiem, kad ticīgajiem vispār nav nekādu tiesību iestāties par dzimumu līdztiesību. Ja? Sāksim ar to, ka Dievs mūs radīja visus pēc savu tēlu un līdzības, tātad vienādus, līdzvērtīgus cilvēkus, un mēs arī iestājāmies par šo līdzcietību. Tieši pretēji mēs cīnāmies, lai šī līdzcietība tiktu respektēta. Kas notiek šajā grāmatā? Ja tu gribi būt pieņemts, tev ir jāpārtop par citu dzimumu. Un tu šajā dienā, kad tu esi atnācis ar citu vārdu, tu vairs neesi zēns, tu esi meitene, tad meitenes tevi aicina rotaļu stūrītī. Kas būtu slikts, ja zēnu ieaicinātu rotaļu stūrītī? Turklāt viņam tiek nevis piedāvāts, sākot no paša rīta, viņš pamostās rozā istabā, tur ir pilna istaba ar lēlēm, viņam kāds pajautāja, vai tu gribi lēles. Māte viņam iedod labi sarkans bikses, nekas, bet iedod džemperīti ar tauriņiem, kas ir izšūts ar fliterīšiem. Tur atkal viņš saka, ka viņš ir samulsis, viņam kāds pajautāja, vai tu gribi šo džemperīti. Tagad viņš atnāk uz dārziņu, un viņš tiek ieaicināts ar meitenēm leļu stūrītī, un meitenes viņam nepajautā, kas tu gribi būt, bet saka, tu būsi vecākā māsa.
Šīs meitenes nosaka, kas tu tagad būsi. Turklāt tur izslēgts vīrišķais faktors. Un tad, kad viņš saka, kad viņam apnīkst šī loma, un viņš saka, es gribu būt tētis, tad tās meitenes viņu izstum. Nē, tad tev ir jāiet prom. Ja es gribu spēlēties ar lēlēm, tad man ir jāmaina savu identitāti. Un šī grāmata nekādā ziņā nav par dzimumu vienlīdzību, bet tas ir ļoti agresīvs uzbrukums dzimuma identitātei. Šeit ir meli metodiskajā materiālā, kad grāmata ir pielāgota Latvijas situācijai. Viņa absolūti nav pielāgota Latvijas situācijai. Šeit ir parādīts, ka tad acīm redzot Dānijā ir bijusi šī problēma pirmsskolās, ja, kad varbūt ir atsevišķi rotaļu stūrīši meitenēm un zēniem. Mums nav, es neesmu novērojis, kur būtu atsevišķi stūrīši, un man ir 5 bērni un 3 mazbērni, un visi ir spēlējušies kopā, vai dārziņā, vai skolā, un viņi ir ieņēmuši dažādas šīs te sociālās lomas, un viņi māk spēlēt mājās, viņi māk spēlēt ģimenē. Kāpēc, jā, tas, ko jūs teicāt, ka tiek izslēgts vīrišķais faktors, tad, kad šis zēns ienāca starp meitenēm, viņš ienāca it kā ģimenē, tur ir lellīts, tad tur ir bērniņi, viņš varēja būt brālis, vai jaunākais vai vecākais vai vidējais, viņš varēja būt tētis, viņš varēja būt vīrs, bet ieņemt šo te vīrišķo pozīciju. Un tad, kad audzinātāja viņu uzslavē un saka, tu ļoti skaisti šodien izskaties, tev ir ļoti skaists džemperīts, un zēns atkal ir apmulsis, jo viņš pārdod, audzinātāji parasti parās ar viņu. Tātad tiek pieņemtas meitenes ir labās, meitenes ir mīļās, ja? Ko tas parāda? Tas parāda, ka šeit ir nepieciešams darbs ar pieaugušajiem. Lūdzu, Agnes kundze, jūs noteikti jau daudzkārt esat dzirdējuši šo te, argumentāciju, un noteikti jūs sakat, ka nē, tas nav šajā pamatā, šeit ir galvenais tikai, lai būtu jaunais cilvēks brīvāks, un viņš varētu neaugt stereotipos. Man bija ļoti interesanti uzklausīt, dzirdēt visus šos te smalko un dziļo analīzes. Patiešām apbrīnoju, kādu jūs esat veikuši un ko jūs tajā grāmatā esat visu to atraduši. Nē, es nekad nebiju skatīsies to grāmatu tā. Es domāju, vai jūs esat devuši šo grāmatu bērniem? Tas, ka pieaugušie, bet kāpēc jūs mēģināt palasīt? Pagaidiet, ziniet, jūs tikot atbildējāt, beidzot savu analīzes priekšlasījumu par to, kad ir jāstrādā varbūt ar pieaugušiem. Jā, manuprāt, ka tas ir tas atslēgu vārds, kas mums ir jādara. Drīkst, redziet, te ir viena lieta, ko dara vecāki. Vecāki jebkuru lietu, kuru viņi piemēro bērnam, viņi vispirms aprobē. Piemēram, es pērku kurpes, es pērku nevis to, ko viņš grib, bet es skatos firmu, skatos funkcionalitāti un nevis viņam ļauju izvēlēties. Viņš var izvēlēties krāsu no mana piedāvājuma, bet viņš nevar izvēlēties, piemēram, starp lētajām, nonēsātajām kurpēm, kas varbūt viņam labāk patīk, un tāpatās arī ēdienu. Ziniet, ja es dotu bērnam to, ko viņš grib, viņš sevi nogalinātu. Ar ēdienu vienkārši. Īpaši, ja runa ir par maziem bērniem. Par ko jūs runājat? Bērnam izvēlēties. Bērna izvēli formē ģimeni. Tas, ko Labklājības ministrija vēlās izdarīt, atņemt iespēju vecākiem izvēlēties par kādu personību, ar kādu vērtību sistēmu bērns tiek audzināts. Pavisam nesen, ja nemaldos, pagājušajā gadā bija milzīgs tracis. Milzīgs tracis par to, ka kāds bērns bērnu dārzā bija teicis lūkšanu. Un viņš bija aizgājis mājā pie saviem agnostiķiem vai ateistiem vecākiem, es nezinu. Un šie vecāki bija uztaisījuši milzīgu skandālu par to, ka lūk, bērnam tiek uzspiesta kaut kāda reliģija. Un tas izgāja pa visiem masu mēdījiem, jo lūk, bērnam tiek uzspiesta reliģija. Es teikšu pavisam vienkārši, jā, vecākiem ir tiesības, ja viņi paši nav ticīgi, viņiem ir tiesības
audzināt bērnu tā, kā viņi, kā vecāki uzskata par nepieciešamu. Bet piedodiet, mūsu sabiedrība lielākoties sastāv no cilvēkiem, kuri turās pie konservatīvām ģimenes vērtībām un nevajag to norakstīt uz kristiešiem, uz sabiedriskajām organizācijām vai tam līdzīgi. Tētis, mamma, puika, meitene, vīriešu loma, sieviešu loma, zēni dara, meitenes dara, un tur vienmēr tie izplūdumi ir visur. Bet kāpēc un ar kādām tiesībām vecākiem nejautājot, Labklājības ministrija veic šo jaunu sabiedrībai nepieņemamu ideju invāziju turklāt. Piemēram, lai kristīgo mācību mācītu skolās, kas ir jāizdara? Lai tu varētu sākt mācīt, tev ir jāpalūdz nevis vecākiem ir jāuzraksta, es to negribu, es pret to protestēju, un tad aizvācās skolotājs un nemāca. Bet viņiem jāsaka, to es pieņemu. Kāpēc šīs, kur pat par šo ideoloģiju saka gan paši genderismu ideoloģijas autori un uzturētāji, gan arī šī izglītības ministrijas metodiskais materiāls saka, ka šī genderisma ideja ir jauna pieredze, jauna metode, viss jauns. Kāpēc, ja kaut kas tāds jauns, netradicionāls, nepieredzēts tiek ieviests, kāpēc nav iets tas pats ceļš, kas ir ar kristīgo mācību, kas tomēr šeit ir pastāvējis jau gadu simtiem, šeit Latvijas teritorijā, un neskatoties uz to bagātīgo kultūru vēsturisko fonu, uz kuru kristīgā ticība šeit pastāv, neskatoties to vecākiem ir jāraksta, es gribu, lai manam bērnam māca, bet kāpēc par šo ideoloģiju tāda iespēja nav? Agnes kundze, jā, lūdzu. Pirmkārt, šī nekur nav obligāta programma. Mēs viņu neesam ieviesuši pirmskolas izglītības programmā, ne noteikuši kā obligāto izmantojamo materiālu. Tas absolūti tā nav. Pirmkārt, mēs mūsu nākamais solis šajā te projektā ir darbs ar izglītības, pirmskolas izglītības speciālistiem, kuri būs ieinteresēti, kuri vēlēsies šo te kaut kādas zināšanas par šo jautājumu, arī paskatīties uz šiem jautājumiem no šī skatu punkta un izmantot varbūt to savā praktiskajā darbā. Un tas arī viss, tas nav nekas obligāts un uzspiests. Nevienu mēs netaisamies. Bet jūs tomēr neatbildējāt par bitīti. Tur vecāki zināja to, ka viņiem māca šādu. Neviens vēl tur nav mācīts. Šis te video rullītis ir tapis vienā grupiņā ar vienas, kur vecāki varēja iepazīties ar grāmatu. Viņi parakstījās, ka šie te bērni, viņi piekrita tam, ka viņu bērni tiek filmēti. Kā tas parasti notiekās? Par grāmatu vai par to, ka viņi tiek filmēti? Nē, viņiem bija iespēja apskatīt šo grāmatu, izšķirstīt, izlasīt, iepazīties, uzdot jautājumus, ja kādam bija kāda aizdoma vai vēl kaut kas cits, viņi varēja to iepazīt. Tad, kad es pēc šīs preses konferences piegāju pie šīm abām sievietēm, viņas runāja mazliet citu valodu. Tad, kad viņām tiešā veidā pajautāja, vai visi vecāki ir informēti, Jūs domājat visi bērndārs vecāki? Bērndārs vecāki, uz kuriem tiek veikt šis eksperiments vai tālāk. Vai jūs esat saņēmuši vecāku piekrišanu? Viņi man teica, ziniet, es tagad runāšu ar to, es tagad ar jums nerunāšu. Un neatbildēja man šo jautājumu. Tātad... Bet kāpēc jūs tā to visu vispārinat? Ja jums teica, ka viņi nerunās ar jums, tas nenozīmē, ka visi vecāki nepiekrīt. Jūs tagad izdevāt kaut ko no konteksta un tad saprotiet, kādas problēmas, ja man piemēram pasaka, vai jūs esat darījis to un to, ja es to esmu darījis, kādas man problēmas pateikt, jā vai nē? Viņi bija šokā par to, kas tur viss notika un kādā veidā tas notika un cik tas bija, manuprāt, nepieklājīgi no dažiem klātesošajiem. Tas bija, man liekas, es uzvedos visnotaļ pieklājīgi. Nē, par jums nav runa, bet par to, kas viss... Bet saprotiet, viss ir ģeniāli vienkārši. Tad paskatieties un mācieties no šīs situācijas. Es palasīju internetu komentārus un vecāki raksta vienkārši. Ja kāds aizskar manu bērnu, padomājiet, kas notiek ar māti vai ar tēvu,
kad tiek vērsta emocionāli vai fiziski vai seksuāli vardarbība pret viņa bērnu. Piedodiet, jūs gribat... Seksuāla vardarbība. Es teicu, Fiziski, es nerunu, ka šeit emocionāli vardarbība... Tas ir kopā. Vienu nevainīgu grāmatu. Šī nav nekad... Šajā grāmatā ir nepārprotama emocionāla vardarbība. Ko tas ir? Tā ir problēma mūsu galvā. Tā nav problēma manā galvā. Ir gan, nezinu, kāpēc daudz cilvēku ir skatījušies šo grāmatu pēdējās 2 dienas un neko tam līdzīgi, ko jūs te visu stāstat. Neziniet, man liekas, ka es jau klausos un man liekas, kad apvainojumi jau ir visu laiku. Nē, jūs tos ļoti lieliski... problēmas galvā, bet jūs man neļauj pateikt vienu. Es to tā neteicu. Tikko teicāt. Ne, jūs tagad tikko... Saprotiet, te ir viena lieta. Ja vecāki piedzīvo to, es gribēju pabeigt domu, jūs man pārtrauc, ja vecāki piedzīvo, ka pret viņu bērniem tiek vērsta emocionāli, fiziski vai seksuāli vardarbība, es nesaku, ka šai grāmatā tas viss ir. Bet ja pret bērniem tiek vērsta, tad nevar prasīt, lai vecāki ļoti kulturāli, pieklājīgi, ar 100-kārtēju atvainošanos un revenējums teikt, es ļoti sirsnīgi atvainojos, vai jūs nevarētu lūdzu citādāk. Piedodiet, ja jūs tā darat, jums ir jāsagaida reakcija, ka tā reakcija ir negatīva. Līdztiesības, demokrātijas, cilvēktiesību vārdā ir jāpieņem. Tas, ko tu pateici. Es to saku ar ironiju, jo šeit jau kā pozitīvo diskrimināciju. Pareizi. Tā ir totalitārisma pirmā pēda, jau kas šeit nāk iekšā. Par to mēs runāsim nedaudz vēlāk, jo mums patiešām jau tūlīt jau būs stunda aizritēs, es došu jums vārdu. Jā, es gribēju vēl paturpināt to, kad arī metodiskā materiālā ir teikts, ka pirmskolas funkcija tad atbalstot vai novēršot atšķirības šiem bērniem, tad novērst atšķirības. Un vēl par šo alu, kur bērni sanāk kopā, viņi ir apmilsuši. Un es jums paskaidrošu, kāpēc ir uno un duo. Tas vairs nav dzimums. Tā ir dzimte. Tā ir trešā dzimte, kas ir arī jau Indijā šobrīd pasēs. Ir 3 dzimumi ierakstīti. Ja? Gender ir dzimte. Tas nav dzimums. Šajā kontekstā man, Agnes kundze, jums jautājums. Jūs zināt jau, kā Anglijā, un tagad pat pēdējā informācija arī Francijā, tiek lemts par to, ka pasē vairs nerakstīs tēvs un māte. Vai Labklājības ministrija arī jau uz to virzās? Vai šobrīd mēs rakstam tēvs un māte? Nē, labu vīrietis un sievieti. Manuprāt, tā ir brīva izvēle. Vai tu atzīmē, teiksim, tāpat kā vai tu vēlies ierakstīt savus bērnus šajā dokumentā vai nē? Man liekas, vīrietis, manuprāt, tas pat netiek apspriests, vai šis tas tiek atķeksēts jau automātiski sievietes vīru. Drīz būs G. Burtiņš, gender. Drīz būs G. Burtiņš, jā. Gender ir sociālā dzimta. Tieši tā, kas ir sociālais pieņemtais dzimums. Vēl lūdzu, es dodu burtiski vienu minūti katram. Lūdzu, es vispirms došu Dainas kundzei, jūs nesat sacījusi ilgu laiku. Jā, es klausoties šajā visā, man iezīmēs viena tāda liela problēma, par ko es nebiju domājis runāt, bet es gribu pateikt par to, ka demokrātijas pamatā, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, pamatā ir 2 lietas – brīvība un atbildība. Un tas, ko es atdzirdēju, mēs ļoti izmantojam brīvību. Jā, mēs varam dot bērniem izvēlēties, bērni to vēlās. Jā, mēs nosaukumā ir autortiesības, mēs nevaram neko tur mainīt. Bet kur tad paliek arī mūsu kā valstiskā, mūsu pieaugušo cilvēku atbildība par to, kur mēs arī virzam mūsu bērnus? Vai viņiem ir tā pieredze un spējas izvēlēties to, ko mēs vēlamies? Un tieši šajā grāmatā konkrēti es esmu tikai par to, ka mums ir jāmāca tolerants, empātija un spēja pieņemt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir. Bet šajā grāmatā es saskatu ļoti nopietnus draudus tieši dzimuma identitātei, personības identitātes veidošanā un tādā kritiskā vecumā un ļoti kritiskā brīdī, kad mums Latvijā ir problēmas ar ģimenēm, kad varbūt arī audzināšanas iestādēs un mācību iestādēs strādā pārsvarā sievietes. Un es domāju, ka ir pavisam citas problēmas, par ko vajadzētu tagad ļoti rūpīgi domāt. Jā, lūdzu. Jā,
tas man neizbrīna, kad daudzi lasot šo grāmatu neko tādu nesaskata, tāpēc mūsu pienākums ir tiešām ļoti nopietni izskaidrot visus šos, kas tur ir, jo bērns lasot šo grāmatu, viņš nesaprot, bet zemapziņa strādā un tas paliek viņa zemapziņā, kas pēc tam kādā veidā var iznākt ārā. Un tāpēc es gribu teikt, ka arī kā Bībelē ir rakstīts, ka no atziņas trūkuma tauta iet bojā. Lūdzu, jūs vēl gribēs kaut ko sacīt? Nav, ko man te piebilst. Jā, Ivo, lūdzu. Jā, es vēl gribu atsaukties kādu rakstu, kurš ir laikrakstā Diena Andrejs Panteļējevs, kurš ļoti labi reaģē uz tādu vārdu salikumu, ko izsacīja ministre, tumšie viduslaiki. Un kopā savēlkot raksta jēgu ir šis cilvēks, kurš pats sevi identificē kā liberāli noskaņot, viņš saka, neuzbruksim konservatīvajiem un ieraudzīsim, ka šīs divas nometnes ir nesamierināmas un ļausim katram palikt liberālajiem, pie liberāliem uzskatiem, konservatīviem pie konservatīviem, bet pie liberāliem vēršoties, viņš saka tā, ka mani mīļie brāļi liberāļi, agnostiķi un relatīvisti, netrivializēsim konservatīvismu, tas mums vēl var noderēt. Un tas nozīmē, ka, ja vēršās pret konservatīvām vērtībām, tad mēs runājam par vērtību sistēmu, un ir svarīgi, ja mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, cilvēkiem ļaut turēties pie tām vērtību sistēmām, kuras tiem ir, bet nevis uzspiest citas, bet šīs grāmatas jēga, diemžēl, spriežot pēc metodiskā materiāla, par kur es varētu ilgi stundas runāt, ir mainīt priekšstatu par dzimumu, mainīt priekšstatu par dzimumu lomām, turklāt nošķirt dzimumu fizioloģisko no dzimuma, kur cilvēks iegūst sociāli, un pasakīt, ka nav svarīgi, kas tu esi piedzimis fizioloģiski, to var koriģēt, audzinot. Un tā ir bīstama tendence, un to nedrīkst aprobēt uz cilvēkiem, īpaši uz maziem bērniem, bez vecāku piekrišanas. Tādēļ es uzskatu, kā jau es sacīju, es aicinu labklājības ministri atkāpties no sava amata pēc šādas grāmatas. Paldies jums, saku visiem. Smaga tematika, un, protams, katrs paliek pie savējā, protams, arī labklājības ministrija, un katrā ziņā nekādu pārmetumu Agnes kundze jums personīgi, pilnīgi nekādi. Tas, ka jūs esat šajā organizācijā iekšā un strādājat, diemžēl jums tad iznāk šos sitienus saņemt, un es esmu pārliecināts, ka dziļākajā būtībā jūs saprotat, par ko runājat, par ko mēs runājam, un ne tikai mēs, bet par ko sabiedrība runā, un dziļākā būtībā jūs šo grāmatu nepieņemat. Es esmu par to pārliecināts. Jo vēl jau vairāk tiem arī klausītājiem un skatītājiem, kuriem tomēr liekas, ka tā ir nevainīga grāmatiņa un ka to var tā lasīt tāpatās. Es citēšu no šīs metodoloģiskās palīggrāmatas skaidrojošās vārnīcas, kas tad ir dažādība. Šī metodiskā līdzekļa kontekstā dažādība, vārds dažādība, ir domāta dažādība viena dzimuma ietvaros. Un tas ļoti atklāti pasaka, un kontekstā iet arī ar šo nosaukumu. Pirmskolas, kurās ir vieta pepīprinčiem un pirāta princesēm. Tie, kuri nesaprot jēgas būtību. Pirmskolas, kurās ir vieta homoseksuāļu bērniem, vienalga, vai tas ir puisīts vai meitenīt, vienalga ar kādu orientāciju. Lūk, šeit tiek sagatavota vieta, un tas traģiskākais, ka tas notiek valsts līmenī. Tas vairs nav privāti bērndārziņš.
viena vieta. Bet man jāsaka, ir kaut kas cits. Pirmajā brīdī, kad es šo te visu uzzināju, tad likās, vajadzīgs šo te grāmatu paņemt, saplēst, izplēst lapas. Labi, cits tur ugunskurā, cits tur tagad ir modernie papīra griezēji. Mīļie, man jāsaka, ir kristiešiem un visiem, ja mēs lasām Dievu vārdu, tad mums ir jāsaprot. Jāsaprot tas, ka mēs tuvojamies laikam, kurā ne tikai tādas lietas vien notiksies. Mēs tuvojamies laikam, par ko Kristus saka un piemin, un svētie raksti Sodomas un Gomoras laikam. Mēs varētu veselu raidījumu kopā ar mācītāju Ivo Pavloviču par to runāt. Mēs tuvojamies laikam, kad ne tik tādas lietas vien notiks. Un šeit es gribu teikt, mīļie kristieši, šis te ir, es jau gribētu teikt tā, viens no pēdējiem sarkanajiem, sarkanās brīdinājumu gaismām. Esiet modri. Un painteresēties, ko bērni mācās tieši bērnu tā. dārzos. Un vēl vairāk es gribu teikt, mīļie kristieši, jeb tie, kuri grib un turās pie, cits to saka dabiskā, jeb dabu, kā ir radījusi. Jums ir jāņem vērā, ka nāksies upurēt savu komfortu un bērnus audzināt mājās, skolot mājās, jo ārpusē mācīs visu šo te surogātu. Esiet gatavi. Un šis surogāts nāk ar vienu lielāku spēku iekšā. Un šīs surogāta autors nav Eiropas Savienība. Šīs surogāta autors nav Amerikas Savienotās valsts. Šīs surogāta autors nav kaut kas vēl. Vienalga, vai tas ir Genders, vai tas ir Soros, vai es nezinu, kāds tur vēl varam sakt vārdus. Mīļie, ir tīpaši kristieši, es šobrīd runāju, ir jāsaprot, šī surogāta autors ir tas, kurš pievīla Ievu, un pēc tam arī Ādams tika pievilts. Un šodien tas iet ar vien lielākā plašumā. Un mums nav ko satraukties. Kas gan, par ko man visvairāk ir satraukums, kad ļoti daudzi kristieši neredz, kas šeit ir iekšā. Tur man ir satraukums. Bet tas jau ir pavisam cits temats. Paldies jums visiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Uzticēsimies tam kungam, turēsimies pie viņa cieši klāt, jo nav cita ceļa, nav neviena cita ceļa, jo otrs ceļš ir, redz, kur tumšā āla. Kas grib palasīt, piezvaniet uz rādio, es iedošu to grāmatiņu. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums atļaus. Visu labu.